Sveicināti studijā Inga Zelča un raidījuma Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Turpināsim runāt par jautājumiem, kas tieši ietekmē mūsu reģiona attīstību, cilvēku dzīves kvalitāti un arī to, kā mēs spējam gudrāk izmantot resursus. Viena no aktuālākajām tēmām Latvijai joprojām ir atjaunojamie resursi un to attīstība enerģētikas drošības un tās ietekme uz mūsu ikdienu. Sabiedrībā aizvien valda dažādi mīti un bažas. Vai ar esošajām jaudām pietiek? Kā vēja parki ietekmē drošību, vidi un cilvēku veselību? Tāpat bieži izskan jautājums par to, vai ieguvēji no šiem projektiem ir arī vietējie iedzīvotāji. Šodien sarunā meklēsim atbildes, kāda ir reālā Latvijas enerģētiskā situācija un kā atjaunīgā enerģija ietekmē valsts drošību, īpaši pierobežu reģionos. Pievērsīsimies arī elektroenerģijas cenu svārstībām, kāpēc tās tik strauji mainās un ko tās nozīmē mūsu rēķiniem. Runāsim par eksporta iespējām un to, vai jaunu jaudu attīstība ir nepieciešama. Un, lai rastu atbildes uz visiem šiem jautājumiem, uz sarunu esmu aicinājusi Dmitriju Guzu, kurš ir atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vindara Latvija biznesa attīstības vadītājs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi nozarē. Viņš ir iegūs doktora grādu elektroenerģētikā Rīgas Tehniskajā universitātē un ir līdzautors vienam no Latvijas Zinātņu akadēmijas 2025. gada novērtētākajiem zinātnes sasniegumiem par Baltijas energosistēmas stabilitāti pēc desinhronizācijas no Krievijas elektrotīkla. Dmitrija profesionālā pieredze ietver darbu Latvijas un Norvēģijas pārvaldes sistēmas operātoru un tirgus spēlētāju pusē AST, Baltic RCC un Statkraft. Sveicināti, Dmitrij! Labdien, Inga! Labdien! Dmitrij, pirms mēs sākam sīkāk iedziļināties jautājumos, varbūt jūs varētu aprakstīt, kā tad ir šobrīd atjaunojamo resursu situācija Latvijā un kādu lomu vai kā jūs ietekmējat, vai kā jūs strādājat šajā nozarē? Jā, labdien vēlreiz, darbie klausītāji! Sāksim par atjaunojamas enerģētikas jomu Latvijā. Būsim godīgi, ka vēsturiski Latvija Baltijas mērogā, kad arī Eiropas mērogā ir bijusi tāda kā priekšgājēji. Mēs esam arī vēsturiski bijuši vienmēr labi nodrošināti ar atjaunojumu elektroenerģiju dēļ Daugavas HES kaskādes. Ja? Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs vienmēr esam ražojuši daudz hidroelektroenerģijas. Tāpēc es gribu uzreiz teikt, ka Latvijā situācija ar atjaunojumiem energoresursiem nav nekāds slikts nav bijis. Problēma ir cita, ka HESi savā kopumā vēsturiski un arī tagad spējuši nodrošināt, no 50 līdz kaut kādiem labos gados 70% no Latvijas energopatēriņa. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir pieplūde Daugavas upē gadu no gada, jā, bet līdz šim nav bijis pietiekami tikai ar Daugavas HES kaskādi. Dažiem cilvēkiem liekas, ka ja mums ir HES, tad mēs sevi nodrošinām. Tā īsti nav. Otra lieta ar Daugavas HES kaskādi ir tāda, ka tās ražošana ir izteikti sezonāla. Tātad pāri laikā, kad viņi sākās, dažreiz janvārī, dažreiz februārī, dažreiz martā, mēs varam sevi nodrošināt uz 100 vai uz 120%, bet tad, kad nāk sausa vasara un rudens, tad ar to arī īsti nepietiek. Mums ir to elektroenerģiju kaut kur jāimportē, lai vienkārši to savu patēriņu apmierinātu. Un importējam to mēs galvenokārt no saviem kaimiņiem, vēsturiski gan no Igaunijas, kādreiz pat no Lietuvas importējam, kad Ignalīnas atomstacija vēl strādāja. Ja? Protams, arī importējam līdz 22. gadam nemaz arī no austrumu puses, ja? Kādreiz tā bija Baltkrievija, pēc tam tirdzniecība pārgāja uz Latvijas-Krievijas robežu. Tā kā mēs esam bijuši nodrošināti elektroenerģiju diezgan labi. Bet kas mainījās 22. gadā? Pirmkārt ir uzsācies karš, tas ir ģeopolitiski apstākļi. Ja? Un otrs, ka līdz ar šiem ģeopolitiskiem apstākļiem
strauji pieauga gāzes cena, dabasgāzes cena. Un tā kā mūsu Latvijas iekšējais elektroenerģijas jaudas ir galvenokārt HES un Rīgas TEC 2, kas darbojas ar dabasgāzi, tad arī elektroenerģijas cenas ir vairākas reizes kļuvušas dārgākas, paaugstinājušas. Tā kā gāze kļuvusi dārgāka. Tas ir numur viens. Numurs divi, par ko daudzi īsti nedomā, bet 22. gada jūnijā mēs pārtraucam tirdzniecību ar Krieviju uz Latvijas-Krievijas robežas, tādējādi zaudējot aptuveni 800 megawattus pārvades jaudas no Krievijas. Ja? Un tā kā mēs importējam agrāk diezgan daudz, arī šo elektroenerģijas daudzumu, viņš mums vienkārši nav vairs pieejams. Mums to kaut kādā veidā jākompensē ar citiem avotiem. Vai nu ražojot paši, vai nu pērkot no mūsu citiem kaimiņiem, draudzīgiem kaimiņiem, kas varētu būt gan Baltijas valsts, gan arī Skandināvijas valsts. Tā kā no 22. gada viss Latvijas elektroenerģijas patēriņa saldo vai balans viņš ir stipri mainījies. Un līdz ar to tirgu sākuši nākt pilnīgi jaunie spēlētāji, tādi kā Vindra Latvija, piemēram, kas vēlas attīstīt Latvijā gan saules ģenerāciju, gan vēja ģenerāciju, bateriju parkus un tā tālāk, lai to lielo iekšzemes pieprasījumu apmierinātu. Paldies! Sanāk tā, ka to, ko ļoti bieži iedzīvot apgalvo, ka Daugavas HES mums jau ir, elektrību mēs spējam paši saražot, patiesībā tas ir nepietiekams, lai mēs varētu sevi pilnībā nodrošināt Latviju un lai mums nebūtu nepieciešams iepirkt importā. Vai es pareizi sapratu to situāciju? Tā ir patiesība ar niansēm. Ja cilvēki ir gatavi patērēt elektroenerģiju tikai no februāra līdz māja mēnesim un pēc tam nogriezt savu patēriņu, teiksim, uz pusi, tad mēs varam teikt, ka mēs sevi nodrošināsim. Bet es nepazīstu nevienu cilvēku, kas būs gatavs septembrī skatīties uz pusi mazāk televizoru un teikt, ka sildīt arī tikai uz pusi mazāk. Un tāpēc mums to, ko mēs varam saražot, to mēs saražojam, un pat pārpalikums mums ir pa laikam, mēs pat nevaram patērēt, to, ko Daugavas HES kaskāde ražo. To mēs pārdodam kaimiņiem, tad atkal tajos mēnešos, kad nav tik daudz tas ūdens, mēs piepērkam. Protams, ir jāpiemina arī mūsu lielo TEC 2, kas stāv pie Rīgas. Tā ir ļoti moderna un liela stacija. Bet tur atkal ir tā, ka gāzes ģenerācija ir pati dārgāka, kas vispār mūsu tirgu ir. Tāpēc Latvenergo tecu palaiž tikai tad, kad viņi nespēja par lētāku cenu nopirkt pie kaimiņiem. Un bieži tas tā tieši notiek, ka lētāk ir nopirkt Lietuvā saražota vēja enerģiju pirms vispār palaist vai domāt par TEC 2 palaišanu. Tāpēc tas, ka mums savu jaudu pietiek, tā ir tāda patiesība ar niansēm. Jā, pietiek, ja mēs nevēlamies kaut kur pirkt kaut ko lētāku produktu. Un, protams, ka jebkurš patērētājs viņš izvēlēsies no sākuma to lētāku variantu un tikai tādu ies un sāks ražot elektroenerģiju kaut kā dārgāku cenu. Tad viens no alternatīvām tā ir atjaunojama enerģija, un tie ir vēja, šie lielās vēja turbīnas vai ģeneratori. Un uzstādot šīs turbīnas, ir bieži vien izskan bažas, ka pirmkārt tas var traucēt kaut kādiem militāriem objektiem vai militāriem radariem, tāpat arī mēs varam tikt tālāk līdz putniem. Kā jūs tomēr izskaidrotu šo visu tehnisko pusi, kā tiek uzstādītas šīs turbīnas un cik ļoti viņas var traucēt vai netraucēt arī pārējiem drošības aspektiem valstī? Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu, konkurents vēlas attīstīt kuru veids projektu, viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesim, neko vispār sāksim, neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministrija mums skaidri nebūs pateikusi, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radariem. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks armijnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, te nevar. Tā tas nenotiek. Pašā sākumā mēs saņēmām oficiālu saskaņojumu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kādus aptuvenus punktus, kur
tās turbīnas būs uzstādītas. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums vispār nav aktuāls. Un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pa taisno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karte, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karte ir pieejama jebkuram. Tad tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstīt kartē, vai viņa izvēle teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņi vienkārši atkrīt. Paldies! Un, ja mēs kopumā varam apskatīties, kā vēja šīs turbīnas ietekmē Latvijas drošību, un es domāju tieši Latgales pierobežā, vai ir kaut kāds arī jūsu skatījums uz šo situāciju? Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošanas avoti ir koncentrēti, jo lielāki ir riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsist no ierīces. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēra, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt. Un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība, un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsistas, pilnīgi viņas ir iznīcinātas. Bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions tiek apgādāts. Un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka, ja piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākajā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pāri robežai uz Lietuvu vai vēl kaut ko. Ja? Tā kā tur ir nepārprotams saiknes starp izkliedētu ģenerāciju un enerģētisko drošību. Tas ir runājot par drošību, bet kā ir ar putniem? Ir tā, ka tomēr tiek uzstādītas ļoti lielas iekārtas, vai viņas kaut kā ietekmē putnu pārvietošanos, vai tas var apdraudēt, vai kāda ir tieši attieksme saistībā ar putniem? Es saprotu jūsu jautājumu. Gribu teikt sekojošo, ka jebkura cilvēciska aktivitāte ietekmē dabu. Tas nav tikai par vēju, tas nav tikai par jebkura rūpnieciska vai cilvēciska aktivitāte ietekmē dabu. Ja, tas ir pats pirmais. Protams, ka vēja turbīnas ir diezgan lielas iekārtas, kas var un ietekmē putnus. Par to šaubu nav. Tāpēc, izstrādājot projektu un arī vispār attīstot projektu kā tādu, viens no pašiem būtiskākiem nosacījumiem ir veikt ornitoloģisko ekspertīzi. Ja, tad ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros mums ir jāveic ornitoloģisko ekspertīzi. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mums ir īstenībā, mēs maksājam diezgan lielas naudas un sūtam ornitologus uz vietas tajos laukos vai mežos, kur projekts ir plānots, un vienas sezonas, putnu sezonas ietvaros, ko nozīmē putnu sezona, tādēļ no februāra beigām līdz oktobra beigām, tiem ornitologiem vairākas reizes jābrauc vienas sezonas ietvaros uz vietas, un jāskrien pa mežu, un jāskatās, vai jāmeklē līgstas, jāmeklē kaut kādu putnu pēdas un tā tālāk. Un gal galā viņi tad uzraksta tādu kā secinājumu, tādu raportu lielu. Viņš tur varbūt 150 lapām, kur viņi apraksta to visu teritoriju un pasaka,
ka reku, te ir tāda un tāda līgzda, te dzīvo tāds un tāds putns, viņi apraksta visu to situāciju. Un tad, kad mēs ejam uz ietekmes uz vidu novērtējumu gala ziņojumu, mums šo visu ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka mēs pat sākumā bijām plānojuši, piemēram, ielikt turbīnu kaut kādā konkrētā vietā, un izrādās, ka tur ir kaut kāda līgzda, tad mums ir ap to līgzdu jāuzzīmē, tur, piemēram, kaut kādam konkrētam putnam 1 kilometru buferzonu vai pat 2 kilometrus buferzonu, un mēs tur vai nu vispār nedrīkstam likt un projektēt savu turbīnu, vienu turbīnu vai vairākas turbīnas, vai mums viņu jāprojektē ar tā saucamiem kompensējušiem pasākumiem. Piemēram, kā putnu detektēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka ja mēs tomēr izvēlamies tur tajā vietā būvēt, tad mums ir jāaprīko turbīnu ar putnu detektēšanas sistēmām, kas ir speciāls kameras, kas var ieraudzīt putnus, teiksim, no kaut kāda 800 vai kilometra attāluma, atpazīt, kas tas pa putnu ir, un vajadzības gadījumā, ja putna trajektorija iet pret turbīnu, tiešām apstātināt turbīnu. Ticiet man, ka šādas sistēmas nav lētas, un tas viss izmaksas, un projektētājs un attīstītājs ņem uz sevi. Tā kā es uzskatu, ka pie mums šis jautājums tiek ļoti stingri uzraudzīts. Un mēs netiekam nekur tālāk, kamēr Valsts vides dienas un dabas aizsardzības pārvalde ir apmierināta ar tiem risinājumiem, ko mēs viņam sniedzam. Paldies. Tas, ko es šobrīd sadzirdēju, ka tiešām tiek veikts ļoti nopietnas darbs, lai neapdraudētu šo putnu lidojumu un putnu, kā saka, dzīvot spēju. Bet kā ir ar cilvēkiem? Ir tā, ka pie ļoti daudzām diskusijām vienmēr dzirdam, ka tas apdraud veselību, ir energo kaut kādi lauki, ir mirguļošanas, vibrācijas, un ka tas var apdraudēt cilvēku veselību. Kā ir no šī aspekta? Jā, tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Ja? Ko tas nozīmē, ka ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tāpat ir slikti. Ja? Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas mūsu teritorijā, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti. Ja? Tie normatīvie akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirgošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal šī IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu plānota darbība, viņa nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz pat tiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti, kas ir vēl ar lielākām prasībām. Ar lielākām prasībām, tieši tā. Tā kā to arī mēs darām, vai mūsu konsultanti tieši veic tādas izpētes un aprēķins, piemēram, par to pašu troksni. Kā viņi paņem, tad, ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīnas, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izrēķina, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija, vēja ātrumā vai vēja virzienā uz šīs te mājas, pie šīs te mājas ārējas sienas. Ja? Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniedz to atļauto līmeni, tad mums kaut ko ir jādomā. Vai mums ir jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, izolācijas pasākumi mājai, vai, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Ja? Bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs, un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenībā Latvijas iedzīvotāju, patērētāju aizsargā diezgan labi. Kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošanu. Ja, piemēram, kaut kādā noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tad saules leņķis un mākoņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kāds pasākums tā, lai
tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pusstundu diennaktī. Jā, vai sliktāk gadi vienkārši turbīna apstādināt. Atkal. Tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad tas projekts ir jāplāno tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu apstādināt kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā. Atkal tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis pamattiesības, es noteikti teiktu tā. Jā. Jā, tas, ko es sadzirdēju, saprotu, ka tiešām ir normatīvo aktu bāze ir ļoti liela, ka ir katrs faktiski dokuments domāts, lai arī cilvēku labbūtība nesamazinātos no tā, ka tiek uzstādītas šīs turbīnas. Bet tas, kas bieži izskan, ka tomēr šie visi projekti ir vairāk peļņas gūšana lieliem uzņēmumiem vai ārvalstu investoriem, bet kāds ir tas labums, ko iegūtu paši iedzīvotāji, pašvaldība, vietējās kopienas, ko viņiem vajadzētu saredzēt no šiem projektiem? Jā, ļoti labs un apjomīgs īstenībā jautājums. Par šo mēs varētu runāt īstenībā stundām ilgi. Es varbūt sāktu ar pašu primāro. 4. gada augustā ministru kabinets beidzot ir pieņēmis regulējumu par to, ka vietējai kopienai, pašvaldībai un arī iedzīvotājiem, kas dzīvo tuvāk kā 2 kilometri no vēja parka, pienākas tā saucamie, ka viņus sauc par kompensācijas maksājumu, daži vēl kaut kā, tie ir maksājumi, jā, jo man nepatīk vārds kompensācija, jo man cilvēki uzreiz saka, jautāt, ko tad jūs kompensējat, tad jūs kaut ko sliktu mums notiek. Jā, tā tas nav. Tā nav kompensācija par kādu sliktu nodarīšanu. Tā ir vairāk kā tāds neērtības maksājums, es viņu nosaucu. Jā, par to, ka, redziet, jūs dzīvojat tomēr tuvāk par tiem 2 kilometriem, un tāpēc jums pienākas kaut kāda naudiņa par to, ka, jums nāksies tās turbīnas kaut vai redzēt. Ja? Daži cilvēki to arī uztver ļoti sāpīgi, ka viņiem turbīnas būs jāredz. Ja? Es to sāpīgi personīgi neuztveru, bet dažiem cilvēkiem tas šķiet ļoti aizskaroši, ka viņiem tagad būs kaut kāda vēja turbīna 2 km vai 1 km attālumā jāredz. Ja? Un tāpēc ir šie neērtības maksājumi, to regulē ministru kabinets, jā, tur ir vesela metodika, kāds notiek. Tad cilvēki saņems kaut kādu naudu, un pašvaldība saņems kaut kādu naudu. Ko pašvaldība darīs ar to naudu, jau mēs nevaram ietekmēt. Jā, vai viņi to izlietos tieši tajā pat pagastā, vai viņi to izmērēs uz visiem savas pašvaldības pagastiem, tā jau ir pašvaldības lieta. Tālāk, ka katrs attīstītājs mēģina jau tos iedzīvotājus kaut kādā veidā arī pielāgot. Ja, mēs arī mēģinām vienoties ar iedzīvotājiem, kaut vai apkaimi vai pagastu līmenī, kādā veidā mēs varētu arī viņu sadzīvi, viņu dzīvē kaut ko izdarīt. Protams, tieši mums, mēs neesam tik tālu nonākuši, jo mūsu visi projekti vēl ir IVN stadijā, bet parasti, kad aiziet uz projektēšanu un gandrīz vai būvniecību, tad tādas lietas notiek. To mēs redzam arī no mūsu konkurentiem. Ka, piedāvāt cilvēkiem vai kaut kādu vienu summu, ko viņi tad sadala par kaut kādām biedrībām, vai konkrēti vienojas par kaut kādu ļoti konkrētu projektu, kā piemēram kaut kāda pašvaldības ceļa seguma nomaiņa vai pārbūve, kaut kas tam līdzīgs, vai skolas telpu remonts, vai nezinu, tur sporta laukums. Katram attīstītājam ir kaut kādas savas domas, kā viņi, kurā virzienā viņi iet. Tas ir tas otrais. Trešais, protams, ko es visvairāk gribu uzsvērt, tā tomēr ir ekonomiska attīstība. Iedomājamies tāds vēja parks uz kaut vai uz 10 turbīnām, jā, ar visu infrastruktūru varēsim teikt, līdz 100 miljonu investīciju ieguldījums. Nav tā, ka šie 100 miljoni vienkārši tiks ierakti zemē. Viņi kā viļņi aizies apkārt tai kopienai, tam pagastam un tam reģionam. Jūs redzēsiet, ka tāda lieluma projekts, kaut vai būvniecības stadijā, viņiem ir vajadzīgi izejmateriāli, karjeri nodrošinās izejmateriālus, vietējais darba spēks dažos kaut kādā līmenī. Būvniecība, viesunām, ēdināšana, labi. Un pēc tam, ka būvniecība ir beigusies, tomēr operācijas fāzē arī ir vajadzīga kaut kāda iesaiste. Kaut vai,
kaut vai servisa punkts tam turbīnam nebūs tieši tajā pagastā vai pat pašvaldība, bet viņš tuvumā kaut kur būs un cilvēki braukās un turbīnas apkops. Un, tomēr, kad tu ieguldi 100 miljonus, tā ietekme uz ekonomiku apkārt tā vieta ir. To mēs arī redzam pat no zinātniskiem pētījumiem no citām valstīm. Labi, mums arī cilvēki ir tādi neticoši, viņi netic tam, ko citu valstu zinātnieki ir rakstījuši. To mēs arī bieži redzam, bet tā tas ir. Un, es neredzu, kāpēc pie mums Latvija nebūtu tāpat, kā tas būtu Lietuvā vai tas, kā bija Zviedrijā. Ar ko mēs tā īsti neatšķiramies. Tā kā daļa no tās naudas paliek arī vietējā ekonomika, nerunājot jau par valsts ekonomiku. Jo iesaistot vai uzsākot jaunu ģenerāciju, mēs pazeminam tieši vietējo elektroenerģijas cenu. Jo mēs piedāvājam līknē, vienkārši ieliekam jaunu ģenerāciju. Ja? Tāpēc mums nāksies mazāk importēt, mēs ražosim paši un kopīgi elektroenerģijas cenā mūsu cenu apgabalā viņi kļūs mazāk. Un no tā iegūs visi elektroenerģijas patērētāji, gan rūpnieciski, gan arī privāti personas, kas patēra elektrību kā privāti personas. Dmitrij, jūs jau aizskārāt šo jautājumu par cenu, jo tas būtu nākamais, ko es jautātu, kā tieši personīgi katrs sajustu izmaiņas savos elektroenerģijas rēķinos, ko viņi saņem katru mēnesi, pēc tā, kad jau tiks uzstādītas turbīnas. Tas ir... Kā man teikt, kā zinātniekam, man gribās teikt, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Bet viņš ir gan viegls, gan sarežģīts. Tādā ziņā, ka te ienāk iekšā elektroenerģijas tirgus un tirgus spēles noteikumi. Tirgus ir īstenībā diezgan vienkārši. Tirgus sastāv no piedāvājuma līknes un no pieprasījuma līknes vai patēriņa līknes. Ja? Tas viss, starp citu, cilvēki domā, viņš kaut ko tur zinātniski mulda un runā. Šīs līknes Nurpula mājaslapā tiek publicētas katru dienu brīvi. Katrs var aiziet un paskatīties, kā tas līknes izskatās Baltijai kopumā. Cik mums Baltijai kopumā ir ģenerācijas, tajā ģenerācijas līknē, un cik ir patēriņa līknē. Tad pilnīgi loģiski, ja mēs ieliekam tajā ģenerācijas līknē jaunu tādu bloku, ja, ar kaut kādu jaudu, tad tas automātiski pazemina tirgus cenu. Tur citādi nevar būt, tā darbojas tirgus algoritms. Tāpēc 100% es varu apgalvot, ka ieviešot jaunu atjaunojumu ģenerāciju, tirgus cena pazeminās. Protams, ir arī citi faktori. Mēs redzam, ka paralēli jaunu jaudu izbūvi palielinās arī patēriņš Latvijā un Baltijā. Atceramies, ka mēs nedzīvojam kaut kādā izolētā salā. Latvija, tas, ka mēs esam iezīmējuši kaut kādas valsts robežas, nenozīmē, ka elektroenerģijas tirgus viņam tas ir svarīgi. Mums īstenībā Baltijā ir vienots elektroenerģijas tirgus, jā, tāpēc palielinoties patēriņam Baltijā, kaimiņos Igaunijā un arī Lietuvā, viņi arī vēlās patērēt to enerģiju, ko mēs saražojam. Tā kā tirgus cena ir vienmēr rezultāts no tā, kāds ir tajā brīdī piedāvājums, tātad ražošana, bet arī pieprasījums, kāds ir patēriņš. Mēs redzam, ka patēriņš ar katru gadu viņš pieaug. Bet kaut vai Latvijā augstumjoņu tīkls šogad ir paziņojis, ka šogad janvārī, kad bija visaugstākie sali, pīķa patēriņš ir tagad sasniedz 1400 megawatu. Ja agrāk, kad es strādāju AST, mēs runājam par to, ka pīķa patēriņš visaugstākajā ziemas dienā bija 1200. Ja, par 200 megavatiem viņš palielinājās. Tā kā šī jauno ražošanas jaudu ieviešana, viņi iet tā kā roku rokā ar patēriņu pieaugumu. Tāpēc, nevar viennozīmīgi pateikt, ka tikko mēs ieliekam jaunu vēja parku, ka uzreiz nokritīs tā cena. Tā tas nebūs, jo patērētājs jau arī nav stulbs. Ja? Viņš redz, tagad cena ir nokritus, es gribu sākt ražot vairāk. Viņš sāk patērēt vairāk. Bet tā darbojas ekonomika, jo ekonomika ir nekas cits, kā tikai piedāvājuma, pieprasījuma krustpunkts. Laikam vēl izskaņā gribās pajautāt vēl vienu no bažām, par ko parasti iedzīvotājs atraucās, to, ka vēja šiem parkiem atvēl auglīgās lauksaimniecības zemes. Kā ir ar šo, vai tas nozīmē, ka lauksaimniecība samazināsies, ka tiek parkiem atvēl šīs zemes?
Pirmkārt, teiksim tā, kurš atvēl? Jā. Nav jau tā, kurš atvēl? Atvēl jau parasti zemju īpašnieks. Ja zemju īpašnieks uzskata, ka viņam ir izdevīgi gan nodarboties ar lauksaimniecību, gan izdevumā tur pāris hektāru katrai turbīnai, tad tas ir tā, mums tomēr Latvija ir privāta īpašums. Jā, mums neviens tur neko nenosaka, ko tu dari ar savu īpašumu. Un, ja lauksaimnieks uzskata, ka tas viņam izdevīgi, viņš to dara. Nākamais jautājums, protams, ir nacionālais regulējums par īpaši aizsargājumu lauksaimniecību vai nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemēm. Un šobrīd tas regulējums jau diezgan skaidri nosaka, ka uz tādām zemēm, un mums Latvijā tādas ir, man liekas, Zemgalē viņi visvairāk tādu nacionālu nozīmes lauksaimniecības zemi, tur šobrīd arī nedrīkst pat likt vēja turbīnas. Ja? Tā kā tur, kur ir ļoti auglīga, tā nacionāls nozīmes auglīga zeme, tur pat tagad to nedrīkst darīt. Runājot par citām lauksaimniecības zemi, kas nav pēc šī regulējuma nacionālas nozīmes, tur jau īpašnieks pats var noteikt, ko viņš grib ar savu zemēm darīt. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums nav līdz galam korekts, jo tomēr mums ir privāta īpašums, un katrs ar savu zemi dara to, ko viņš grib. Paldies, Dmitrij, par atbildēm. Tiešām ir ļoti labs ieskats šī visā situācijā tieši no attīstītāja puses. Un varbūt vēl nobeigumā gribas no jums sadzirdēt tādu apkopojumu, vai svarīgākais, ko jūs gribētu, lai klausītājs sadzird, kas tad ir tā svarīgākā doma, ko viņiem vajadzētu tomēr sadzirdēt pēc šīs sarunas? Jā, labs jautājums. Ziniet, es domāju, ka jūs klausītāji ir ļoti dažādi cilvēki. Ir ļoti smagi tā teikt, tādai ļoti diversificētai cilvēku grupai iedot kaut kādu vienu padomu. Bet es gribētu teikt, ka man kaut kā pēc daudziem tiem IVN procesiem radusies tāds iespējas, ka mūsu sabiedrība, cilvēki ļoti vispār maz uzticās normatīviem aktiem un regulējumiem, kas mums valstī šodien pastāv. It kā ļoti bieži ir tāda doma, ka tie visi normatīvi akti ir tāds tā kā vienkārši formalitāte. Bet es gribu teikt, ka tā tas nav. Redzot pēc tā, kādus procesus mums ir jāiet, lai vispār tādu IVN procesu iziet vai šīs te atļaus dabūt, es uzskatu, ka cilvēkiem ir jābūt pateicīgiem par to, ka ir tiešām tik daudz likumiem, kā noteikumi un pārējie akti, kas aizsargā viņu pamattiesības. Tā kā mans ieteikums būtu vairāk uzticēties laikam valstī, jo valsts vai tā likumdošanas bāze ir diezgan laba. Un viņa arī nav perfekta. Un mēs jau redzam, ka bieži, ja iedzīvotāji ļoti grib, tad viņi var nākt arī ar kaut kādām savām iniciatīvām. Mēs pat redzam, ka caur Manu balss platformu dažreiz iniciatīvas arī aiziet līdz pat saimē. Tā kā es uzskatu, ka jā, iedzīvotājiem vai kādam kaut kas nepatīk, vienkārši jābūt proaktīviem. Jo mūsu tādas mazas valsts ietvaros tas tiešām ir iespējams kaut kādas likumdošanas izmaiņas. Esmu dzīvojis lielākās valstīs, piemēram, kā Vācija, kur ko tādu vispār nevarētu sapņot, ka kaut kādi cilvēki savācot 10,000 parakstu varētu kaut kādu likumu kā noteikumus mainīt. Bet Latvijā tas ir iespējams. Tā kā mums jānovērtē tas, ka mums ir ļoti mazs attālums no cilvēkiem līdz tai varai. Paldies, Dmitrij, par sarunu. Paldies klausītājiem. Es ceru, arī jūs sadzirdējāt šo drošības sajūtu, ko rada mūsu valsts tieši ar likumdošanu, par to, ka katrs process, kas notiek mums blakus, ir pārdomāts un par katrām raizēm, kuras jūs izrādat, tiek aizdomāts un tiek risināts. Paldies un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.